Vecmāmiņa jau tevi gaida. Es domāju, ka tu. Kāds tev labums no manis? Bet vecmāmiņa ārstē. Viņa vakardien šmorēja, vārīja un sutināja būrās visu augu dienu, lai tev rokai sataisītu zāles. Ir jau gatavs, viņa apvaicājās pat par tevi. Jūti, kā smaržo? Tā kā Ilves ķeķi. Es dzīvos no turienes iznākšu ārā. Tā nerunā. Tev ir jātic, un tad būs labi. Ej! Es ticēšu. Tu nenāksi? Nē. Vecmāmiņai nepatīk, ja kāds skatās, kā viņa ārstē. Viens cēls atkal pazudis. Vai nu vanaks aiznesis, vai atkal lapas sākus vazāties. Neesi manījis. Vai man laiks cāļus vaktēt? Edgars ar nemaz mājās vairs nedzīvo. Tu varētu viņam pateikt, lai viņš tev palīdz. Mamu, ja Edgars gribētu, viņš pats darbu prasītu. Man liekas, ka viņš tagad tālu. Kādā citā pasaulē. Un tad viņš jāatgriežas šajā pasaulē. Tā arī nevar visu laiku apkārt blandīties. Lauka cilvēks, bet loderē kā tāds pilsētnieks. Man, viņš jau sen vairs nav lauku cilvēks. Frontē arī daudz ko piedzīvojis. Nu, lai izvēdina galvu. 1 mēnesis jau pagājis, vēl 2 un būs atkal jākaro. Varbūt nevajadzēs, ja roka neizlabosies. Edgars saka, ka ar laiku kļūst dzīvāk. Viss tagad izliekas par slimākiem nekā ir, lai nebūtu jāatgriežas frontē, bet viņš... Es nemaz negribu, ka Marija viņu dakterē. Viņa neko labu nevar vēlēt maniem dēliem. Nu, bet Ūvi viņa taču izārstēja. Nu, kāpēc tu vienmēr domā un gaidi to sliktāko? Daudzas no mūsu nelaimēm varbūt tāpēc cēlušās un nevis citu uzsūtītas. Un to saki tu? Tu, kas visvairāk no viņām esi cietis, un tava kāja? Vecmāma teica, ka tu esot iekliekusies, un tāpēc es no Rīs jumta nopirku. Jā, bet kāpēc tu biji uz Rīs jumta? Tāpēc, kā Enija? Nu, vai tu vienreiz liksies mierā? Nekad nevar zināt, kāpēc un kā patiesībā viss ir. To var tulkot dažādi. Nu, dien kā pamats. Es baidos par tevi, par Edgaru, par mums visiem, un es tur neko nevaru izdarīt. Kā tu spēj paciest tās drausmīgās smakas savā mājā? Turklāt pat tik labi smaržot. Ir tādas sieviešu un vīriešu zālītes. Vīriešu smird, bet sieviešu smaržo. Nē, vispār vecmāmiņa tev ārstē ar sēru un zēveli, bet es peldos rožu ziedlapiņās. Edgars, zini, kas man ienāca prātā? Nu? Tu mani varētu iemācīt braukt ar mocu. Tā būtu Štelle.
Kas tā par modu aizbultēt durvis, kad vēl viss nav mājās? Tev tiešām vairs viss nav mājās. Caurām dienām apkārt baldies un sāks arī par naktīm. Nu, kas tev ir? Nu, mēs taču neesam vairs mazie. No kā tu baidies? Ko tu tur meklē? Ārbuļu ļaudis nekādās nelaimēs nav tur gājuši. Ēd. Tu gribi, lai es palieku kroplis uz visu mūžu? Tu redzies, jau roku var savilkt dūrē. Labāk būtu palicis ar tīzlu roku. Komisija izbrāķēt, vismaz man nebūtu jābaidās, ka tevi nošaus. Man sāp, ka es jūs nevaru pasargāt. Kā ir leģa? Nu, sveiks. Senais redzēts. Tu esat ievainots tā runā. Baudot atvaļinājumu. Tauta jau visu zina. Ejam parunāt. Paklau, Robert, tu esi tas, kas tos melmatainos meitiešus dzenā? Jadviga taču nav čigānieta, viņa ir polieta. Arī nav āriete. Nu, zina, jūs visi ar tiem āriešiem un neāriešiem. Man māte ir nobijusies līdz nāvi. Nu, kas tad īsti ir tie ārieši? Nu, vācieši ir ārieši. Čigāniem ir melnas asinis. Poļiem arī nav tīras. Bet āriešiem asinis ir zilas. Roberta, kurš tev ir sastāstījis tādas pasacīgas? Es biju frontē. Tur ar vāciešiem plec pie plecu. Zini, es tev varu izstāstīt kā draugam kādu noslēpumu. Citādas asins es neesmu redzējis kā tikai sarkanas. Vāciešiem ir tādas pašas asins kā tev un man, un poļiem un čigāniem. Nu, Edgar, par tādiem vārdiem. Nu? Cik mēs vienā skolas solā esam sēdējuši. Es neko neesmu dzirdējis. Tuvāk Ellē, kā es jau biju, man vairs nevar aizsūtīt. Un drīz es tur būšu atpakaļ. Paklau, Robert. Nu, par to Jadvigu. Nu, viņi ir tajos sarakstos patiešām? Varbūt viņi var dabūt ārā? Saraksts. Viss un vienmēr iet pēc sarakstiem. Bet kas uzrakstīts, to var arī pārrakstīt. Nu? Ja vajag un ja grib. Grib? Ir bijuši gadījumi, kad citautietis pārtop par latvieti. Jadviga. Nu? Īsts latgaliešu vārds. Tā ir drošāk nekā, ja paliek par polieti. Nu, tā ir īstu vīru valoda. Robert! Dārtiņa, tu nāks pie manis. Dārtiņa, es uzsiešu vakariņu. Nu, Klaus, šodien ārā tik karsts, tētim visu dienu jārok ar lāpstu granti. Nu, nāc pie manis. Bet tur jau ir krūmi, tur ir ēna. Krūmos ir odi, un tie odi kā trakus sviedrā ir miesu. Meitiņa. Es šodien iešu bērniem uz lielo pūru blācenēs, ja? Ko tu pa tiem mežiem var tik daudz skraidīt? Tu tik neesi ieņem krūmos. Ja es neskraidīšu, tad mums pagrab būs tukšs. Pieskat Dārtiņu, labi? Nu, protams. Man tā Pēters ir liels palīgs, vai ne, Pētrī? Labāk būtu, ja viņš iet ganos. Un tu gribi teikt, ka nārbuļiem ir vajadzīgi gani. Kā viņi tos aplokus uztaisīja, neviens viņam vairs nav vajadzīgs. Nu, varētu padomāt, ka nārbuļi ir vienīgie saimnieki pagastā. Un tu gribi teikt, ka tu gribētu atstāt puiku uz visu vasaru vienu. Nu. Manuprāt, tu to puiku par daudz izlaidi. Audzini par kaut kādu loderi. Ogas lasot, vai tad izaugs kārtīgs vīra cilvēks? Pēter, tu nāks šodien man līdzi. Nē, Pēters nāks man līdzi. Nē, viņš nāks man līdzi. Pēters nāks man līdzi. Nē, man. Man. Nē, man. Man. Labi. Lai iet tev. Tu dzirdēji? Šāva? Neko nedzirdēju.
Vienu dienu šāva lielā puru pusē. Kā droši vien medīja bandīts un diversantus? Es vienmēr domāju, varbūt Foma un Vasilijs. Gan jau viņi ir Baltkrievijā, kur tie lielie meži. Jā, bet tomēr kāds tādā lielajā purvā ir, nu citādi būtu klusums. Uve! Uve, ja drīt vai micīt, panāc šurp! Kas ir noticis? Vakar vēl gāja. Es nezinu. Es taču vairs nebraucu, tikai tu. Nu, ko tu mūli, cik es braucu? Es apsolīju Mirgai šodien iemācīt braukt ar moci. Tu saprati? Vecā māte teiktu, ka sievišķim neklājas kāpt cedlos, jo tas ir tāpat kā toreiz, kad māte jāja. Nu, tu muļķojies. Labāk paskaties, kas varētu būt. Es nezinu. Au! Es šeit! Nošāva! Kas nošāva? Ko nošāva? Māmu un māsiņu. Ko tu runā? Kur? Purvā. Sāk šaut no divām pusēm. Mēs mūkām, māma nokrita. Kur Dārta? Arī nokrita. Tagad tu man ātri parādīs, kur tas viss notika, Pēter, jā? Ātri! Ātri! Pēter, mēs te skraidām uz vienu pusi, uz otru pusi, bet mamma tikmēr, tu saproti? Pēter. Klusu. Ko? Klusu. Pēter, tu padomā kārtīgi. Ko klusu? Klusu. Dārtiņa. Es nezinu. Tur. Tur. Es nezinu. Kur ir mamma? Dārta, kur ir mamma? Kur ir mamma? Pēter, paņem māsu uz dienas darbu un saka, lai visi, kas var nākt meklēt. Skaidrs tev? Tu pats paliec mājās ar māsu, skaidrs? Paliec mājā! Mazo raudini! Nu, kas notika? Purvā šāva! Skaidrs, ka šauj, katru dienu tagad šauj. Kas notika? Tēvs liek mēs meklējām. Nevarējām atrast. Saimniec, nasta puika runā, neko nevar saprast. Kas ir? Nu, kas notiks? Nošāva. Kā nošāva? Jēzus Marija, tu ko pats redzēji? Varbūt tā kā vēl dzīvi ko? Jā, nošāva. Tēvs taisa, lai viss iet palīgā. Kurā vietā? Purvā. Kurā vietā purvā? Tur, kur lācenes. Ak, Dievs, nu gan pateikt, tev būs jānāk rādīt. Uve! Jāni, jūt zirgu! Jāsīt pieskat bērnu. Jā. Edgar, es braucu. Labi. Edgar! Oh. Mirga! Edgar! Kā lai apstājos? Oh. Edgar!
Nesasities? Nē. Nu, cēlies augšā. Lido maitas. Un kāpēc tu viņu slavā? Tie ir krievi. Tu dzirdi, kā viņi rūc? Klusāk, skaļāk, tā viņveidība. Viņa lauž kā traki atpakaļ. Kas notiks ar mums, kad viņi būs šeit? To mēs nedrīkstam pieļaut. Un ja Hitlers zaudēs, kur tu būsi? Kur? Turpat, kur visi kara gūstekņi. Tikai nenokart deguni. Vēl jau nav zvanīts, kuros kapos glabās. Tagad tu katru dienu atbrauc pie manis. Moci atradīs no rīta atpakaļ. Atā! Buča! Māte? Vai tu man lūdzu nepaskaidrot, kāpēc mājās valda bērnu noskaņa? Melns lakats vēl. Tikai nesaka, ka tu viņu taisies iet galvā. Taisos gan. Pošos uz bērēm. Dziedra ir nošauta. Kā dziedra? Šodien mežā ar bērniem ogojusi. Nevar zināt, vai meža brāļa vai meža ķemētāja. Jā, es šodien dzirdēju šāvienus, kad biju mājās, bet tas likās tālu. Es arī brīnos. Kā viņi nepamanīja bērns? Bērni taču pie meža brāļiem nedzīvo. Kāpēc viņi dziedru nošāva? Varbūt nepamanīja. Cilvēks krūmos bliež tik virsū. Nepamanīja. Tu jau arī vairs ne dzirdi, ne redzi, kas apkārt notiek. Ej un nāc, kad gribi. Dari, ko vēlies. Bučojies sētas vidū visu acu priekšā. Manā jaunībā gan tā neviens nedarīja. Māte taču nedomā, kad izejot no mājas, man tev būtu jāprasa atļauja un atgriežoties jāatskaitās, kur esmu bijis un kur bučojis. Kā tad? No sākuma viņi nāca pie Jāņa, tagad viņi nāk pie tevis. Vēl tikai vajadzētu, lai viņi pārmestos uz Ūvi, lai jūs visus sanaidotu. Māt! Tu zini, ka tas nāca Jānim par labu. Turklāt Jānis mācīja viņu spēlēt. Mirga pie manis nāks tāpēc. Ne jau tāpēc, lai mācītos braukt ar motociklu. Ja viņi tā turpinās, tad pagāms drīz vien būs melns. Es no Mirgas neatteikšos. Es nedarīšu, kā to izdarīja mans tēvs. Es viņu apprecēšu. Mam, kas ir? Mam, kur tev zāles? Tur. Atgulies. Tu bieži dzer sirds zāles? Pēdējā laikā es esmu ļoti nokurusi. Labāk es būtu gadījusies tai purvā, nevis dziedru. Mammu. Ko tagad Mēnārds iesāks ar 2 maziem bērniem? Ja tu vēl ievedīsi Mirgu mūsu mājās, tad man vispār te vietas vairs nebūs. Nu, mamma, tev nevajag uztraukties. Nu, es taču netaisos Jānim kaut ko atņemt, un Mirga taču nekad nebūs te Nārbuļu saimniece, pat ja būs tavu vedela.
Ko nu vairs, nebaidies. Brauc jau kā dievs. Aizbrauksim uz Lieplējām, pie pagastveeča jāpaziņo. Edgar, tu esi ievainots. Ai, drusku kniešu. Edgar, Edgars ir ievainots. Edgar! Liepā! Ko? Tūlīt atnesīšu rimanolu. Edgar! Klausies, uz mums šāva. Uz mums šāva. Kur? Ar automātu. Kura? Klaucis mežā. Edgar! Ej, iedz ar cukuru ūdeni. Kur? Kilometrus 7 no šejienes. Kurā vietā? Viņi bija apsi nolaiduši pāri ceļam. Nu, kurā vietā? Klaucis mežā. Varbūt, ka tie ir tie, kas slapstās no iesaukšanas. Nē, tie dzīvo klusi kā pelīts, jo glāb savu ādu. Tie ar ieročiem neplātītos. Es domāju, ka tie ir sarkanie, lai neviens netiek līdz viņu midzenīm. Bandīti tādi. Duksi mierā! Lielā purvā pagājušā nedēļa dziedru nošāva. Zinu, zinu. Meža brāļi tagad ir dikti sarosījušies. Laikam nojauš, ka fronte tuvojās. Lai necer. Labi, iešu piezvanīšu. Tev nevajadzētu tā braukāt apkārt. Garlaicīgi mājās sēdēt. Viņa pasaulē jau nav paredzēts nekāds izpriecas. Patiesībā man kā pagastnecim te vajadzētu aizrādīt, ka tu nedrīkst no motociklu tā drillēt. Tas nav pārreģistrēts pēc jaunajiem noteikumiem. Un ja tu to izdarīsi, tas būs jānodot armijas rīcībā. Duksi mierā! Es ar to drīz braukšu uz fronti. Jums leģionā motociklistu vienības nemaz nav. Tās ir tikai vāciešiem. Nu viņiem jau no es savu dampu nemaz neatdošu, lai necer. Pašam vajadzēs, kad karš beigsies. Nu noliec vāgūzī. Laimīgi es ticis cauri. Skramba vien ir. Mirs. Kreklu vajadzēs izmazgāt, bet to jau Ieva izdarīs. Vai varbūt Mirga? Izmazgās? Labi, iešu piezvanīšu. Tā ziņa jānodot, kam nākas. Es nesaprotu, kāpēc viņi uz mums šāva. Mēs taču neesam nevienā pusē, vai ne? Katrs ir kāda pusē, tikai dažreiz nav saprotams, kura. Nāc. Tev šodien jāpaliek pie manis.
Nu, Raganela. Ārbuļu kartumi. Es ar tevi negulēšu. Gulta ir tikai viena. Mirga, kur tu iesi? Es nezinu, ko man darīt. Kas ir? Palaks. Tu esi burvīga. Sliktāk būtu, ja tā nebūtu. Ko tagad tava māte domās? Viņa sapratīs, ka tu esi kārtīga meitene. Tev jāpalīdz man tikt projām. Nu, tev nav jābēg vai jābaidās vai jākautrējās. Tu nekā slikta neesi izdarījusi. Ja vien tā ir taisnība, ko tu man naktī sacīji. Vai tad es tev kaut ko sacīju? Vai tad es būtu to nosapņojis? Tu man tikai to vēl teiksi, ja? Tev jāpalīdz man tikt prom, es šeit ilgāk nevaru palikt. Nu, nesteidzies. Nāc atpakaļ, vēl ir agars. Nu, nē. Pēc tam es tev pavadīšu. Nu, nē, man jātiek prom, kamēr viss vēl nav pamodušies. Mini! Māma, kas ir? Kas notiks? Viņu mani nobūra. Māma, labrīt. Kāpēc? Kāpēc tu ievēdi viņu mūsu mājās? Tā bija jānotiek. Tur ir tava vieta. Notiks tas, kam jānotiek. Tavs liktenis būs smags. Vieglāk sagādāt nav manos spēkos. Māmas nebaidos. Arī no Ievas vairs ne.
Nedari to, ko nevari. Lai Jadviga nāk. Un ko tad es bez darba sēdēšu? Pietiek viens laudars jau ir mājās. Man, bet tu nevari atstāt Edgaru mierā. Drīz komisija, droši vien aizsūtīs uz fronti. Arī šeit viņš ir tikpat kā pa galām! Kas jūs visi esat idioti! Jūs tiešām esat tādi muļķi! Vairs nespēlē. Tu jau arī ne? Vislabāk mums skanēja kopā. Nē, vislabāk man skanēja, kad es spēlēju viens un man neviens nedzirdēja. Sie schlugen zu. Durch ganz Frankreich aber ging ein Aufatmen. Die Stunde ist da, die Würfel rollen. Māte, man roka ir vesela. Mirgas vecmāmiņa to ir izārstējusi. Ko tad komisija nosprieda? Pēc 7 dienām es dodos uz fronti. Un es tā cerēju, ka vēl pagarinās. Vismaz līdz Ziemassvētkiem. Paklau. Mēģināsim tevi izpirkt no frontes. Par cūku. Ir dzirdēts, ka taču kādam ir izdevies, tikai mēs nezinām, kam to cūku vest. Man nevajag. Pirms frontes es gribu ar Mirgu salālāties. Jā. Tu gribi mani nogalināt. Tad dari to. Man vairs nav spēka cīnīties. Roka tirpst aizvien vairāk. Mamma, es tev rīt aizvedīšu pie ārsta. Nē, dēls. Ko burvu nobūrus, to neviens ārsts neizārstēs. Nevajadzēja man viņai sist. Tu viņai siti? Piedod. Piedod, Eli. Pēc kara, ja tu vēlies, tad ņem viņu līdzi sev uz Rīgu, tikai lūdzu piedod. Seine Wünsche eilen, wollen nur bei dir verweilen. Kāpēc tu vienmēr atsakies no vakariņām? Es iešu tikai tad, kad tava māte man aicinās. Es zinu, ka tas nekad nenotiks. Tad, kad mēs apprecēsimies, es Rīgā nopirkšu mums abiem vēl platāk gultu, lai būtu vēl ērtāk. Un kāpēc tu neatbildi? Es nezinu, vai mēs apprecēsimies. Nē, es solīju. Es, Edgars Nārbulis, Jura dēls, Jākaba mazdēls, gribu palikt ar tevi kopā. Un gribu justies droši, ka tu mani sagaidīsi. Āmen. Bet steigā apprecēties un atstāt tik skaistu meiteni dārdeļu būdā, man liekas, neiespējami.
tev jāienāk Nārbuļos kā pilnvērtīgai vedeklai. Tikai mātes dēļ tas vēl nav iespējams. Vai arī mums abiem jāiet projām? Abiem. Visticamāk, ka tā. Bet arī to izdarīt nav tāds iespējas, jo pārāk ātri pienāca šķiršanās laiks. Jā. Mirga. Apsolu, ka tu mani sagaidīsi. Gaidīšu. Apsolu. Un vēl savādāk. Gaidīšu. Tu esi laimīga? Tad man jābūt galīgi trakai, lai es būtu laimīga. Toreiz taču meitenes nemēdz domāt tālu uz priekšu. Kā tu zini, ko meitenes domā? Ja darīt to vai kods, viņa kurš vīrietis, tad to nezinu. Un kā man te dzīvot, kad tu aizbrauksi? Matiņā. Tā arī dzīvos. Neskumsti, meitenīt mīļotā, neskumsti daudz. Šķīroties pasmaidi zeltenīt zēns, kad projām brauc. Neskumsti, meitenīt mīļotā, neskumsti daudz. Šķīroties pasmaidi zeltenīt zēns, kad projām brauc. Skumjas un raizes, kad māks tavs sirdi, aizies zem ozola vakars, kad Klausies, Edgar. ļauj man domāt, ka būs. Ko darīt, ja iesauc? Iet? Vai labāk laisties mežā, nogaidīt, kad frontes līnija pāriet pāri? Nu? Nu, tas ir vienalga, vai tu būsi frontē vai nē. Ja drit vai kociņi kaut 1000 un visi jūs, kā ar iznākumu tas neizšķirs. Rači, nu, ko tu gaidi, laidies lapās? Mēs arī. Tuliņ, nu, lai tie vācieši ar savu fronti iesaulītu. Nestreb karus, tad tev vēl skolu jāpabeidz, ja neiesauc. Bet es nevaru. Kāpēc? Man tur draugi palika. Es nevaru ļaut viņiem kauties manā vietā. Nu, neskumstiet. Es taču pārnākšu, kaut no Elas izlīdīšu, bet es pārnākšu. Šķīroties pasmaidi zeltenīt zēns, kad projām brauc. Paklau, brālīte. Ja ar mani kas notiek, skaties, lai viņai labi klājas. Tu jau man to saki otro reizi. Un toreiz tu to izpildīji? Toreiz viņai nevajadzēja manas palīdzības. Tagad ir citādāk. Izturies pret viņu kā pret manu sievu. Apsoli. Apsolu. Neskumst! Es pārnākšu, man jāpārnāk!
Edgariņ, Vecmam, es tev te ieliku pilnas zeķes, 2 pārus. Dzīskā moliņu un lielu adatu. Zābakos ātri plīšzeķes. Pielāpi. un savus brilles neieliki? Tad tas labs skats būtu, kad es tur frontē paņem tavus brilles, uzbāzt uz degunu, izvilkt ādāt, sāk lāpīt zeķes, kamēr citi biedri plinti tīra. Ak, tu tāds jogu Pēters. Nu, ne jau tajā laikā. Nu, tu man. Vai cepure? Paldies, vecmam. Paldies, tu parasti par visu parūpējies. Nu, jā. Pagājušo reizi Bruno bija tik priecīgs. Nu, redz, cik Kur tad labi. viņa vecāka Rīgā dabūt tādas lauku labumus? Labi, labi. Ievā! Tu, brālīt, esi laimīgs. Savas kājas dēļ. Dzīvība cilvēkam nav pats dārgākais, kas var būt. Tas tikai tā liekas mājās, kur nešauj un granāts nesprākst. Mamma, neraud. Neraud, mamma. Viss. Ejiet iekšā. Nesalstiet. Es tālāk vairs nebraukšu. Nē, es gribu, lai tu esi ar mani, kamēr vilciens sāks kustēt. Tā būs labāk. Mirga, es lūdzu tevi. Nu, nē, tu jau vairs neesi pie manis. Tu jau esi prom. Mirga! Es tevi! Apžēliņ, kas tu? Tu trakaisi, māju grib nodedzināt dzirkstās pa gaisu. Dod šurp! Ārprāts! Ārprāts!
So